Man pagājušajā gadā bija sērijas #Lauravīns, bet es viņas neturpināšu, jo tas ir šausmīgs nosaukums. Bet katrā gadījumā Helovīns jau ir aiz stūra. Un es jums došu Helovīna lifehacki. Nu tad ķersimies ķirbiem pie ragiem. Ja jums nepatīk, ja Helovīnos pie jums ir bērni un cenšas apēst jūsu konfekts, tad jums viņiem vajag iemācīt mācību. Uztaisiet manu ģimenes recepti cepumiem. Paņemiet miltus, paņemiet ogu, paņemiet cukuru un pieliekat kripatiņu wasabi. Viens bērns nogaršos un vairs neviens no pilsētas nenāks pie jums. Varbūt viņš nonāks slimnīcā, bet nu pats vainīgs. Tev vecāki nemācīja no svešiniekiem končas neņemt. Bet ja jūs paši vēlaties Helovīnā, jūs varat būt neredzamais cilvēks. Jūs zināt, kā armijā parasti velk kamuflāžas apģērbu, lai viņus neredzētu? Lūdzu! Bet jums jāsaprot, ka tā kā jūs saplūdīsiet ar apkārtni, jūsu draugi var jūs neredzēt, un tad jūs varat pazust. Un jūs varat arī pazaudēt sevi. Vai arī, ja jūs nevēlaties būt neredzams, tad jūs varat būt klasiskais spoks. Paņemat palagu, jums pat nevajag acis. Bet vienīgā problēma, kas man ir ar šo tērpu, ir tas, ka dažreiz tev jāatceras, ka tu neesi spoks. Citādāk ir šī problēma. Au! 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 Ja jums Helovīnos ir problēma, ka jūs aiziet pārāk tālu un vairs nevarat atrast ceļu mājās, tad jūs varat vienkārši ņemt groziņu, kurā ir caurums, un tad, kad jūs iesiet atpakaļ, jūs redzēsiet, kur jūs esat gājuši, jo tur visur būs konfektes. Bet ja kāds cits savāks jūsu konfektes, tad jūs visticamāk neatradīsiet ceļu mājās. Un jūs paliksiet ar mūžam vientuļši un nomirsiet no bada. Vai arī jūs varat apēst to, kurš apēd jūsu konfektes idakli. Ja jūs vēlaties izdekorēt savu istabu Helovīna noskaņās, jūs varat vienkārši kaut kādu mēnesi, divus viņu nekārtot, un tad paši sāks automātiski veidoties zirnekļu tīkli, zirnekļi, žurkas, tarakāni, nebija kāds lītis. Es šo metodu jau izmantoju visu gadu. Rekur man daugi zirneklīsties, viņi par Džordžu nosauc. Drīz būs ģimene. Helovīnos vienmēr saka saldums vai izjokāsim. Bet, ja kāds jums nedod saldumus, tad jūsu izjokošana var būt tas, ka jūs iedodat viņam saldumus. Un viņš būs tik apmulsis. You got them so good! Atriebība ir salda. Vai arī, ja viņi jums nedod saldumus, jūs varat vienkārši nodezināt viņu māju. Kāds ir tad labākā izjokošana? Un pie reizes varat maršmelos uzcert pie uguns liesmām. Un pie viņu ģimenes līķu degšanas liesmām. Bet esat uzmanīgi, jo pagājušajā gadā man pieķēra, un man bija jāsēž cietumā veselas 3 dienas par to, ka es centos nodezināt viņu māju. Tas bija tikai joks! Paldies, ka skatījāties šo video, un ja jūs izmantojat kādu no maniem lifehackiem, forši! Es gribētu teikt, lai jūs man sūtat bildes, bet cilvēkiem nav jāsaka, ka es jums to iemācīju. Un ja kas, tad es jums šo visu neiemācīju. Paldies par skatīšanos un bū! Otro reizi pēc kārtas jūs nobiedrē. Tā. Ooh.